Tas laiks, kad mēs koncentrējamies uz viņu, kad mēs mazliet novēršam savas acis no līdzās esošajiem, kad mēs novēršam savas acis no savām atšķirībām, no saviem viedokļiem, un mēs vienkārši pavadām laiku raugoties viņa vaigā. Tas ir brīdis, kad mēs esam vistuvāk viens otram, kad mēs esam visciešāk klāt viens otram, kad mēs esam visvienotākie tajā brīdī, kad viņš ir mūsu mērķis, viņš ir mūsu prioritāte un viņš ir visa centrā. Un mēs esam daudz tuvāki viens otram tajā brīdī, nekā tad, ja mēs citādos apstākļos censtos ar savu sirdsapziņu un apzināti kaut kā tuvoties viens otram, novēršoties no Dieva. Ļaujiet man teikt, draudzi, ka viss, kas mums ir vajadzīgs, lai šīs pārmaiņas notiktu mūsu dzīvēs, lai šīs pārmaiņas notiktu arī draudzē, ir laiks. Un par to mēs katrs esam atbildīgs, lai mēs atnāktu šejieni, lai mēs mājās veltītu laiku Dievam, lai mēs veltītu laiku viņa vārdam un lūgšanai un dievkalpojumos, lai mēs būtu un lai mēs dzirdētu, tad tas ir laiks. Tad mums ir nepieciešams kamertonis, kas gribētu teikt, kas ir Dieva vārds, kas ir standarts. Amen. Un trešais, mums ir vajadzīgs skaņotājs, kas ir Svētais Gars. Kas vienīgais var patiešām tās iekšējās izmaiņas mūsos izdarīt, lai gan ārieni it kā nemainās, un mēs vēl aizvien paliekam brīnišķīgi skaisti, brīnišķīgi dekorēti, tomēr Svētais Gars ir tas, kas var iekšēji mūs noskaņot pēc Dieva vārda standarta, ka mēs kopīgi skanam brīnišķīgu evaņģēlija skaņu, brīnišķīgu evaņģēlija vēsti.